Jā, labdien visiem zālē, labdien visiem, kur mūs klausās. Ir ļoti labi, ka šodien konferencē mēs no sadarbības fāzes pārējām partnerībā, uz ko es arī gribu aicināt. Šis ir tāds pirmais solis, kad mednieki, pašvaldības medību koordinācijas komisijas un visi pārējie iesaistītās personas ir jākāpj nākamajā fāzē, partnerībā un jāatrisina šie jautājumi, kuri jau šodien daļai ir izskanējuši un kur arī, es domāju, dienas gaitā vēl parādīsies un par kuriem ir jādiskutē un jānovienojās, kā tad mēs to daram. Es, protams, vairāk esmu pašvaldību profesionāls, jo visu šīs neatkarīgās valsts laiku esmu strādājusi gan pašvaldībā, gan turpināju pašvaldības savienībā ar pašvaldībām strādāt. Protams, kad galīgi maisā man iebāzt medību jautājumos nevar, jo es tomēr no maza vecuma esmu dzīvojusi ģimenē, kur ir tēvs bijis medību kolektīva vadītājs un mežsargs, un esmu arī pietiekami pavadījis kopā ar medniekiem, tā kā visiem medību kolektīva biedriem, kurus šad tad aizēju arī tagad medībās, dzinēju medībās, sveiciens vēl siltāks nekā visiem pārējiem. Tātad pašvaldības un medības ir mūsu tēma. Mums gan iznāk arī pēc pusdienām šis bloks turpināt, jo mēs centīsimies ar Āriju Sproģi, neesam radnieki, bet uzvārddbrāļi, māsas. Mēs centīsimies līdz pusdienām, iebraucot droši vien pusdienu pauzē svētajā mirklī, un tad pēc pusdienā vēl Mārtis turpinās par šo pašu tēmu kā praktiķi, abi šie kungi. Un zālē ir vēl praktiķi, tā kā praktiskos jautājumus noteikti kolēģi papildinās. Es vairāk par filozofiju un par to pusi, kas no normatīviem aktiem, kas no pašvaldību pozīcijām skatoties par medību jautājumiem. Atgādināšu to, kāda tad ir pašvaldība loma. Protams, ka pašvaldība ir šis saimnieks savā teritorijā, tā vajadzētu būt pēc Eiropas pašvaldību hartas. Arī iepriekšējais pašvaldību likums bija tā būvēts un tā veidots. Tad šis pēdējais likums, kas tagad ir pārrakstīts, ir pilnīgi atšķirīgs un ir visu laiku jāstaigā par tādu naža asmeni un jācenšas nenokrist nepareizā pusē, jo kontrolieri policijaskajā valstī ir saradušies tik daudz, kad ļoti bieži no atbildības uzņemšanās ir jāpaiet malā, lai nebūtu jācīnās ar kontrolieriem no visādām pusēm. Bet es domāju, ka pašvaldības turpina būt saimnieki un cenšas tādi būt, un lielā mērā arī tas izdodās. Bet atgādinot varbūt no likuma šīs normas, kuras varētu attiekties uz mūsu šodienas tēmu, ir tā ar matiem pievelkamas dažas lietas, te ar zaļo iezīmētas, kas īsti uz medībām kā tādām neatiecas. Jo, saprotiet, šobrīd tā filozofija centrālai varai ir tāda, ka pašvaldības drīkst darīt tikai to, kas ir ierakstīts pašvaldību likuma autonomijās funkcijās, un pārējais viss ir brīvprātīga iniciatīva vai valsts deleģētās funkcijas, un tās visas var darīt, piemēram, brīvprātīgās, tikai tad, ja izdarītas ir godīgi visas autonomās funkcijas, kas ir neiespējamā misija, nekad nevar izdarīt autonomijās funkcijās visu un lietot šo publisko naudu, kas mums 16,2% no kopējo nodokļu naudas vairs tik ir palikusi pašvaldību maciņā no visa apjoma, kas ir nebijis gadījums, kas ir pirmo reizi tik zemi novērtēti pašvaldību darāmie darbi no publiskās naudiņas. Un tādēļ ļoti stingri arī tiek skatīts, ko drīkstam, ko nedrīkstam
lietot. Bet ir daudz lietas, ko var darīt bez naudas, un labākā lieta, kas likumā nav izsvītrota, ir tā, ka pašvaldība darbojas savu iedzīvotāju interesēs. Visas lietas, ko dara, to dara iedzīvotāju interesēs, un ar to ļoti daudz lietas var atspēkot arī tiem, kuriem gribas kontrolēt un lasīt burtiski visus normatīvos aktus. Un tādēļ par šo dabas kapitāla ilgtspējīgu pārvaldību un apsaimniekošanu tajā punktā, kas ir autonomā funkcija, mēs varam diezgan daudz lietas arī ietvert. Un, protams, sava īpašuma pārvaldīšana, tā ir arī lieta par meža platībām, kuras tad mēs varam arī šajā jomā izmantot un skatīties. Nu jā, un ja mēs darām kādus valsts funkciju uzdevumus, kas ir citos likumos, tad, protams, tam līdzi ir jānāk naudai, un tā nekad nenāk līdzi, un tad mēs tur lavierējam no pašvaldību puses. Jā, pašvaldības izdod saistošos noteikumus, tie ir vietējie likumi tajā teritorijā, kas jāievēro visiem, kas tur dzīvo, strādā un iebrauc ar kaut kādām darbībām darboties, vai vienkārši atpūsties vai medīt. Un šie saistošie noteikumi ir jāievēro un jārespektē. Protams, administratīva atbildība nāk līdz tam visam, ja ir saistošie noteikumi, un, kā jau teicu, darbojas iedzīvotāju interesēs. Un runājot par šo izglītošanas lietu, ko es arī saklausīju iepriekš, kas ir dikti svarīga. Ja atceramies, kā atverot meža likumu, medību likumu, kā sastājas intereses un kādas notiek diskusijas. Laikam vienīgais dzīvnieku aizsardzības likums tagad ir pārspējis to iepriekšējo likumu interešu grupu cīņas. Jo dzīvnieku aizsardzība, kas ir arī viens punkts, ko es vienā brīdī pieminēju šeit pat šajā slaidā par savvaļas dzīvniekiem. Bet runājot par medību likumu un šīm saskarsmēm, tad, protams, es gribu ar prieku teikt, ka par šo medību resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu ir stipri labas diskusijas un tas, kā mēs esam izauguši šajā jomā, manuprāt, ir labi šodien atzīmēt tieši no pozitīvās puses, jo ja kādreiz visi stāvēja pretnostatīja viens otram, tad šobrīd, kā jau es teicu, mums ir jau no sadarbības uz partnerību jāpārkāpja viens solītis. Un pašvaldības savos saistošajos noteikumos un normatīvos, ko pieņem, protams, visu laiku ir spiests skatīties, un kas ir ļoti normāli, šīs trīs puses, gan saimnieciskās intereses, gan sociālās, gan vidas intereses. Un ja mēs runājam par medībām, tad ļoti labi jau Jānis Ģermanis akcentēja šo pierīgas problēmu, kad sabiedrības intereses bieži vien ir dažu grupu skaļās iegribas, nevis intereses. Un tā ir ļoti būtiska lieta, izglītojoša lieta, par ko mums ir kopā jāliek spēki un jācenšas ar sabiedrību runāt, kādas tad ir sabiedrības kopuma vajadzības, kas pašvaldībām ir jārespektē, un kādas ir dažu cilvēku, dažu grupu iegribas. Bet šīs iegribas skan skaļāk parasti nekā iedzīvotāju kopuma vajadzības. Un to atšķirt ir jāprot, un par to ir ļoti jādiskutē. Un, manuprāt, nav slikti, ka daži saistošie noteikumi, īpaši tagad par medību platībām, par medībām pilsētā, tiek diskutēti ilgāk, jo tas process, kamēr mēs nonākam līdz noteikumu redakcijai, kas ir jāpilda, ir pats svarīgākais, kad par to tiek runāts, par to tiek informēta sabiedrība, un tad arī parādās šīs vajadzības un atklājās arī šīs intereses. Un
un tādā sakarā es domāju, ka medību saimniecība, jau šie vārdi, atslēgas vārdi medību likumā, nozīmē to, ka medību saimniecība ir nopietna kopiena, kura ir atbildīga. Un tad, kad jūs šeit atbildējāt uz jautājumu par drošību, man uzreiz izskrēja cauri doma, šī ir uzticēšanās. Un lai kam vēl mēs, bet medniekiem, manuprāt, var uzticēties un vajag uzticēties, jo tie ir cilvēki, kuri ir atbildīgi jau tajā brīdī, kad viņš saņem ieroču atļauju. Un ja viņš tāds nav, tad kolektīvs, tāpēc ir medību saimniecība, ir medību kolektīvs, kuri arī tad šos savus biedrus, kolēģus arī vai nu izslēdz vai audzina. Un tajos kolektīvos, kur man ir nācies pabūt, manuprāt, tik atbildīgu sabiedrības daļu grūti, kur atrast vēl ir. Un mednieki ir viena no tiem. Tas nav tikai kompliments šeit, tāpēc, kad ir konferences par šādu tēmu, bet tā ir mana pārliecība un godīgi saku to. Jā, tad šīs medību tiesības, tā ir lieta, par ko mēs šobrīd diskutējam. Pašvaldības bija kaut kādīgi palaiduši drusciņa pašplūsmā savu mežu apsaimniekošanu. Un, ja mēs runājam par administratīvo teritoriju likumu, šo reformu, tad, protams, kad viena laba lieta, ko es par šo reformu varu teikt, kad pašvaldību meža īpašumu lietas ir konsolidētas, ir vienās rokās, lielākas platības un daudz kvalitatīvāk var šo saimniecību no savas puses vadīt, jo pašvaldībai ir ļoti būtiski savu īpašumu apsaimniekot labi, lai labums būtu teritorijas iedzīvotājiem. Un viens no tiem ir arī šie apsaimniekošanas līgumi ar medniekiem, šie drošības jautājumi pilsētās, piepilsētās, un arī šie pārējie jautājumi, kas nāk līdz darbojoties partnerībā ar medību kolektīviem. Un tāpēc arī es domāju, ka šīs diskusijas notiek. Viena, protams, liela problēma, kas man liekas, un es ceru, ka kolēģi praktiķi vēl vairāk to pateiks, bet tik, cik mēs esam apkopojuši informāciju. Manuprāt, mēs tā drusku aizvēsturiski mēģinam izmantot tehnoloģijas šajā jomā. Ja pašvaldība nevar tikt klāt pie medību kolektīvu robežām un nezinu, kādi kolektīvi ir teritorijā, kādu mēs varam prasīt atbildību un partnerību. Jo, manuprāt, nav vairs tas laiks, kad caur trešo personu, kas ir medību koordinācijas komisijas loceklis, ir jāpiekļūst pie datiem. Tā nav operatīva darbošanās un tā nav mūsdienīga e-pakalpojumu vide, jo pašvaldību cilvēki ir atbildīgi un neizmanto sautīgi šīs lietas, bet ir līgumi, kur var pieiet meža kadastram, ir jābūt pieejai šiem medību kolektīvu kartēm un nosaukumiem, lai zina, ar ko sadarboties tajās jomās, kas mums ir partnerībā jāveic. Medību saimniecības attīstības fonds ir foršs līdzeklis, kur var darboties ar projektiem un attīstīt šo saimniecību. Tā kā tas, manuprāt, ir pozitīvi. Tur arī mūsu pārstāvis ir iekšā un šīs pašvaldību lietas uzrauga un dod pienesumu tīri informējot par pašvaldību darbošanos. Un viens punkts, kas mums ir ilgus gadus diskutēts, un kādreiz viņš bija diezgan labi atrunāts, un mēs izmantojam šos klaņojošos mājas dzīvniekus un sadarbību ar medībām, tad medību platībās šis punkts ir palicis, bet saprot arī medniekus, kuriem ļoti nepatīk šie tiesas procesi, ja kāds suns tiek nošauts un jāiet ir tiesās, bet tas ir kopīgi arī koordinācijas komisijai jāskatās, ko darīt ar suņu īpašniekiem, negodprātīgiem suņu īpašniekiem, kuri neuzrauga
savus dzīvniekus, un ja šie suņi ir nonākuši medību platībās, tad, protams, kad ir droši vien, ka jārīkojās, un medību koordinācijas komisijām arī jāskatās tajās teritorijās, kur šie gadījumi notiek. Tas ir arī koordinācijas komisija viens no punktiem, par ko ir jādomā. Bet labā ziņa ir tā, ka klaņojošie suņi paliek arvien mazāk pa laimi. Ir dažas vietas, kur vēl ir, bet nav šīs problēmas. Kaut gan ar pēdējo dzīvnieku aizsardzības likumu atkal ir parādījusies tendence palaist vaļā šos suņus, kas bija pieraduši dzīvot pie ķēdes, un tad viņi ir nekontrolēti. Uzvedās šie dzīvnieciņi. Un nezinu, kāpēc lasot gramatiski šo likumu, neizlasot līdz galam, tie, kur pie ķēdes ir dzīvojuši, tiem jāturpina dzīvot pie ķēdes tikai jaundzimušiem un jauniegūtiem suņiem. Ir šī norma, kad nevis obligāti aizliegts, bet kad ir aizliegts turēt pie ķēdes šos dzīvniekus. Jā, un par savvaļas dzīvniekiem ļoti īsi, bet ieskicēšu to problēmu, kas šobrīd ir parādījusies, un mēs jau diskutējam, un es domāju, ka mēs turpināsim arī šo diskusiju ar dabas aizsardzības pārvaldi, valsts meža dienestu un dzīvnieku aizstāvjiem. Kas tad ir tie gadījumi, kad savvaļas dzīvnieki ir jāķer, jāved uz patversmēm, putni lielā apjomā tiek vest uz patversmēm, un par to prasīt pašvaldības publisko līdzekļu naudu no pašvaldībām, no valsts. Un es domāju, ka neliederīgi tērēt, jo ir tomēr ar savvaļas dzīvniekiem ir dabas likumi. Pirmā vietā ir normatīvi, kas ļoti normāli pasaka lietas, kā jādarbojās ar medījamām sugām. Tur ir valsts meža dienesta atbildība konsultēt, ko darīt, un ar nemedījamām sugām dabas aizsardzības pārvaldē ir jāuzņemās lielāka atbildība un jānosaka, un tālāk, protams, ir jāskatās, ko mēs glābjam un ko mēs atstājam dabīgai atlasei, un, protams, kad ievērojot šo dzīvnieku labturību, neļaut mocīties šiem dzīvniekiem. Un, manuprāt, par dzīvniekiem uz ceļiem ir atrisināts, bet par pārējām lietām, par pilsētu vidi mums vēl ir jādomā, jo, saprotiet, ja cilvēki ir sanākuši dzīvot blīvi, un ir jau vēl trakāk, apmēram pusi dzīvo tuvā Pierīgā un Rīgā, bet, ja paņemam 50 km radius ap Rīgu, tad 2/3 Latvijas iedzīvotāji šajā teritorijā dzīvo. Un no tā ir arī sekas, ir šie atkrituma kalni, ir šī barības bāze, ir šis slinko dzīvnieku iespēja paēst, ja restorāna galds ir uzklāts, tad atnākt un ērtāk atrast barību. Un ierobežotās medības piepilsētās, kur ir diezgan striktāki noteikumi medībām nekā citā teritorijā, jo tā vienā trešdaļā iedzīvotāju blīvums sadalās uz 2/3 valsts teritorijas. Tur, protams, arī dzīvnieki jau dažos pašvaldību vecajos pagastos ir savvaļas dzīvnieki vairāk kā iedzīvotāji. Un putnu indeksu vietā mums drīz vajadzēs arī cilvēku indeksu ieviest pie valsts attīstības plāna, kas mums ir. Tā kā par šīm lietām, par šiem savvaļas dzīvniekiem es ļoti gribētu no jums atbalstu un tiešām diskusijā piedalīties, kas tad mums, kādi savvaļas dzīvnieki mums ir jātur nebrīvē, kādi mums ir jāglābj un kuri tomēr ir jāatstāj dabīgajai ķēdei. Tā kā, jā, jo šis vetmedicīnas likumā
pants mums nav pretrunā, kad mēs savācam un darbojamies kopā ar jums un savācam šos dzīvnieku līķus, tur, ka tas ir nepieciešams, bet vienkārši ķert ezīšus lapsas, nevis lapsas, bet ezīšus vāveres un ļoti lielu skaitu putnus un vest uz patversmēm, manuprāt, ir neprātīga norma un daži cilvēku biznesa. Jo dzīvnieku aizsardzības likums ir pretrunā panti viens otram, un tur ir tik daudz normas, uz kurām var manipulēt šīs grupas, kurām ir sautīgas intereses. Par medībām pilsētās jau daudz runāja iepriekš. Tā diskusija, kas bija pirms medību likumā šo normu ietvēra, bija gara laba un gana laba, jo cilvēki diskutēja, parādīja savas pozīcijas. Šobrīd šī atļauja ir dota, pašvaldības turpina diskutēt, jo pašvaldībās politiķi pieņem lēmumu, kā darīt, un man patīk tie saistošie noteikumi, kur ir pieņemti. Pārsvarā ir 4 punkti, kur arī tiek noteiktas teritorijas, kurās šīs medības, kurās zonās pilsētās viņas ir iespējams, kurās to drīkst darīt, un ar ko un kā drīkst medīt. Arī man patika šī diskusija, kas atkal atsākās par lokiem. Varbūt tiešām tie mednieki, kuri ir meistari tajā jomā, var nākt talkā un atkal savas pozitīvās lietas pateikt, ko tas dotu tieši pilsētvidē, jo lielākā daļa arī pašvaldības, tās, kas pieņem noteikums, raksta, kad ir jābūt klusinātiem, klusināti šī darbība jādara, līdz ar to, ka varbūt loks arī tieši no šīs pozīcijas skatoties būtu un vēl citi iemesli, kāpēc ar loku būtu tieši pilsētu vidē varbūt labāk to darīt. Bet tā ir profesionāļa ziņā diskusija, mēs varam tikai palīdzēt virzīt un atbalstīt. Medību koordinācijas komisijas vēsture. Savā laikā šos visus strīdus starp abām pusēm, kas ir mežkopi lauksaimnieki un mednieki otrā pusē, skatījās Zemkopības ministrija, Valsts meža dienests, bija tāda komisija izveidot, un viņi šo strīdus skatīja. Un tad koknesieši nāca ar iniciatīvu, daram to pašvaldības teritorijā, tuvāk pie lietas, skaidrāki apstākļi, saprotamāks vietējās ambīcijas, kāpēc ir tā, nevis savādāk, un vieglāk šos jautājumus izskatīt. Ilgi diskutējām, teiksim godīgi, kad ļoti pretrunīgas bija arī no pašvaldībām pozīcijas, bet garās diskusijās novienojāmies, ka jā, pašvaldības veido un ir atbildīgas par šīm medību koordinācijas komisijām, un komisijā ir konkrēti pateikti pārstāvji, no kuriem ir jādeleģē. Pašvaldība vada šo komisiju, Valsts meža dienests, lauka atbalsta dienests, mednieks, lauksaimnieks un meža īpašnieks, deleģēti pārstāvji, kuri tad šai komisijā darbojās. Komisijas jau tagad darbojas, man liekas, jau vai nesāk jau trešo sasaukumu, un es domāju, ka no pirmiem gadiem no tādas neizpratnes un nesapratnes un strīdēšanās šobrīd darbojas stipri organizēti un profesionāli. Jā, un tad šis punkts, kas varbūt, kad mazāk, tas būs nākošajā slaidā, jā, tātad tās lietas, ko komisija skata, protams, ir vienmēr jāatcerās, kad ir jāsagrupē pareizi, kad šī postījuma un novērtēšana un materiālo zaudējumu apjoms ir faktiski tikai pēc tam, kad ir abas puses, kā mednieki, tā lauksaimnieks vai mežsaimnieks izdarījuši savu darbiņu pirms tam. Un strīdēties nāk tikai tad, kad līgumā pirmkārt noslēgt pareizu un labu līgumu, un otrkārt darīt to, kas līgumā ir paredzēts. Sargāt savu īpašumu
un tikai pēc tam ir mednieku atbildība. Jā, medniekiem ir atkal no otras puses atbildība, ja limitēto dzīvnieku skaits ir noteikts, tad censties arī skatīties, lai nav blīvums par lielu. Bet, protams, kad tajos strīdos, kur arī man ir gadījies piedalīties, ja lauksaimnieks uzklāja labu galdu un neļauja medniekiem lielā kukurūzas lauka vienlaidus platībā uzstādīt pat paaugstinājums, kur novērot šos dzīvniekus, kas tur ieiet pavasarī un ārā nāk tad, kad kārtīgi pēduši, kad kukurūzas lauka nopļauj. Tad, protams, ka tie strīdi ir bezjēdzīgi un neatrisināmi, bet ja abas puses dara tos darbiņus tā, kā tas pieklājās, tad jau šie strīdi paliek arvien mazāk. Tas galējais medību tiesību pārņemšana, protams, ir galējais, un es domāju, ka ir tikai daži gadījumi, kad tas ir par šiem gadiem izmantots. Un arī ne jau pašvaldība iet medīt, bet nodod citam kolektīvam uz laiku. Nu jā, un tad kas vēl par šīm komisijām ir jāpasaka, kad šī informācija varētu būt ātrāk apgrozām, un vēlreiz mēs 2. maija sarunās ar zemkopības ministru esam iekļāvuši šo jautājumu, kad mums par datiem un ātrāku datu piekļuvi ir jāvienojās civilizētāk un mūsdienām piemērotāk. Ja ir vēl kādi priekšlikumi, protams, es gaidīšu jūsu priekšlikumus un ieteikumus, skatīsimies. Šis punkts, ko es speciāli izrakstīju, ko, manuprāt, medību koordinācijas komisijas savā pusē nav paņēmuši, kā viņu lemšanai piederīgu, tad tomēr noteikumi pasaka, kad ir jāskatās un jāpalīdz arī ar šiem klaiņojošo dzīvnieku īpašniekiem tikt galā un pieņemt mērus, ja īpašnieki neklausa, ko viņiem saka, un neizturās pret saviem mājdzīvniekiem, kā tas pienākās, un apdraud citus gan dzīvniekus, gan cilvēkus. Neieliku pašvaldības meža karti, bet īstenībā 2 kartes man pietrūks prezentācijā skatoties, kad Valters lika kartes. Ir šīs pašvaldību meža platības, kas arī tiek iznomātas medībām. Jā, tur ir dažādi gramatiski lasījumi, ko nosaka noteikumi un kā pašvaldības interpretē, kā šos nomas līgumus slēgt. Tā ir arī viena no diskusijām, kas mums ir jārunā mācībās un kas mums ir jāanalizē, kā ir labāk to darīt, lai abas puses būtu apmierinātas. Bet, protams, nevar cerēt vairs uz bezmaksas līgumiem. Ja ir interesi lielāka, tad ir izsoles, un tad izsoles dalībnieki uzsola nomas maksu augšā, un tāda tā nomas maksa ir. Tāda ir tie valsts pārvaldes un pašvaldību publiskās nomas noteikumi, un ir jādara līgumā noteiktās lietas, lai neizslēgtu no turpmākām izsolēm vai piedalīšanās nomas tiesību pasākumos. Līdz ar to tās ir arī tādas kopīgas sarunas un izglītošanas jautājums. Es domāju, ka es neatkārtošu, jo ļoti labi jau parādīja rīdzinieki, par ko mums vēl ir jādiskutē, lai šie līgumi būtu labāki un lai šīs platība nomas būtu labākas. Pēdējais mūsu sadarbības lieta vēl ir pēdējais laiks par Āfrikas cūku mēri. Atkal vēsture 2014. gads, kad tas draņķis mūsu valstī ienāca. 16. gadā mēs jau noslēdzām ar pārtikas veterināro dienestu vienošanos, kad mēs nākam palīgā. Protams, kad
20. gada grozījumi neatrisina visas lietas. Mums ir jāsēžās ar pārtikas veterināru dienestu pie galda un jārunā un jāaktualizē pēc šodienas lietām, jo šis mērs turpinās, diemžēl. Un jāskatās, kā atkal labāk mēs šīs darbības varam veikt, lai pēc iespējas ātrāk un atbildīgāk tiktu no tā visa vaļā un ierobežotu. Tā kā to es arī iemetu vienkārši diskusijai, vēlāk par to diskusiju būs. Es savu daļu esmu pabeigts, bet varbūt, kad mums vajag laist nākošos pie vārdu, un tad to diskusiju mēs varam pēc pusdienām. Jā, es piekrītu, mēs varētu noklausīties Āriju, un tad, jo jums tas stāstījums kopīgs, un tad abiem diviem uzreiz uzdot jautājumus. Man liekas arī, kad Mārcim Laksbergam ir līdzīgs. Jā. Tā kā mēs varam iekonomēt laiku un jautājumu atbildes pēc Mārča. Jā, paldies. Nē, pēc Ārija. Labi. Jā, un tad pašvaldību stāstījuma otrā daļa ir Ārijas Sprogis, Saldus novada medību koordinācijas komisijas priekšsēdētājs. Lūdzu. Labdien, konferences dalībnieki. Labdien, tie, kas skatās attālināti. Es esmu Ārijas Sprogis, medību koordinācijas komisijas priekšsēdētājs Saldus novadā. Un mūsu novads tātad sastāv no 19 skaistiem pagastiem un 2 burvīgām pilsētām. Novada kopējā platība ir aptuveni 217 000 hektāri, no tiem 4491 medību zemes vienība, kuras platība ir 13 000 hektāri, ir pašvaldības īpašumā vai lietojumā. Un Saldus novadā tā ir reģistrēta 32 medību formējumi vai biedrības. Protams, ka Saldus novadā ir daudz skaistu vietu un interesanti uzņēmēji, tā kā esat mīļi gaidīti Saldu apciemot. Es domāju, ka ir cilvēki, kuri vēl nav bijuši Saldus novadā, tā kā droši tur mūsu turisma informācijas centrs jums parādīs visu to, ar ko mēs varam lepoties. Un tā tuvāk konferences tēmai, tātad medību koordinācijas komisija. Tātad, kā jau pēc noteikumiem, medību koordinācijas komisija izskata lietas, kas saistītas ir ar medību dzīvnieku, tātad izdarītiem postījumiem. Uz doto momentu, kopš Saldus novadā izveidota komisija, neesam saņēmuši par postījumiem vēl nevienu iesniegumu. Tas priecē, protams, bet tas neliecina par to, ka postījumi nav. Postījumi, protams, kad ir lieli postījumi, bet ar tiem ir iespējams arī tikt galā bez jau administratīvā akta sastādīšanas, kā arī mēs to bieži praktizējam. Tātad, izveidojot komisiju, jau komisijas nolikumā bija paredzēts deleģējums, tātad arī izskatīt iedzīvotāju sūdzības un jautājums, kas saistīti tieši ar medībām. Un pieņemt lēmums par pašvaldības zemi iznomāšanu. Līdz ar to tika izstrādāti noteikumi, tātad pašvaldības zemi iznomāšanai, kur arī klāt nāca šis līgums, jau standarta līgums, un medību koordinācijas komisijai tātad daudz vienkāršāk strādāt, pieprasot informāciju tātad no valsts meža dienesta par medību klubu un teritorijām, kurās medību klubi ir reģistrēti un medī, un pieņem lēmumu, pēc kā tātad tālāk jau katrs pagastu pārvaldes vadītājs noslēdz līgumu ar attiecīgo mednieku klubu, un medību klubs var mūsu platībās tātad veikt medījumus. Kā jau es teicu, arī piedalāmies normatīvu aktu izstrādē. Tas ir šie noteikumi par platībām, kā arī mainoties pašvaldību likumam un līdz ar to saistītiem pašvaldību normatīviem aktiem arī tika pārskatīti mūsu noteikumi.
Kā jau es teicu, tātad saņemts nav neviens iesniegums par šiem postījumiem, bet tas ir saistīts ar to, ka mēs ļoti cenšamies tātad sadarboties gan ar mednieku klubiem, gan ar zemju un meža īpašniekiem, savstarpēji komunicējot. Tātad, saņemot informāciju, protams, kā mēs esam saņēmuši arī par uzbrukumiem mājdzīvniekiem, šī informācija tiek publicēta gan presē, gan sociālos tīklos, un kā viens no svarīgākiem un, es domāju, veiksmīgākajiem komunikācijas veidiem, tas ir tiešā saruna ar medniekiem. Ar medniekiem tātad sazvanoties, tiekoties, tātad var izrunāt šīs problēmas, un galvenais to darīt ļoti ātri, jo sarakstoties vai informējot caur mēdījiem, vai šī rīcība nav tik momentāli, kā viņai būtu jābūt. Un bieži vien, arī runājot par šiem uzbrukumiem, kur mēs aicinājām arī mednieku klubu aktīvi šajā teritorijā veikt dzinēju medības, vainagojas, protams, ar panākumiem, tātad netika nomedīts vilks, bet viņš tika izbaidīts un no tās vietas, protams, tika padzīts. Arī šāds risinājums ir iespējams, un šis ir jāmēģina popularizēt, jo nevienmēr svarīgi ir nomedīt, ir svarīgi šos koncentrēšanās vietas, kur koncentrējās šie meža dzīvnieki, arvien pabaidīt projām, lai viņi nekoncentrētos vienā vietā. Tā, un tad, protams, ka pienākam pie tēmas, ko vajadzētu spriest, par ko vajadzētu runāt. Savā darbībā mēs redzam, ka dzīvnieku koncentrēšanās notiek vietās, kur tiek iežogotas lauksaimniecības un meža zemes. Ir saimnieki, kas, protams, pildot likumu, aizsargā savu īpašumu, un viņš ir padarījis savu darbu pie aizsardzības, bet mēs neredzam to otru pusi, kas notiek tālāk ar dzīvnieku. Dzīvnieks nav radis dzīvot tikai mežā. Viņam ir vajadzīgs lauces, viņam vajadzīgs lauksaimniecības zemes, kur viņi, protams, pa nakti iziet ārā no meža. Un līdz ko lielās teritorijās un nepārtraukti tiek zemes iežogotas, šie dzīvnieki koncentrējās ap šiem žogiem, vai gluži otrādi mēģina iziet uz vietām, kur šie žogi nav. Un ja šādu praksi piekopsim ļoti ilgi, tas sekas pat nevar prognozēt, kādas būs. Tātad noteikti tiem, kuri nebūs iežogojuši, tātad būs ļoti lieli postījumi. Un arī skatoties no dzīvnieku labturības, neviens, es domāju, ka nav papētījis, kā briežu govīm grūstniecības laikā, kā viņas ietekmē šis strāvas sitiens. Jo dzinēju medības, kad notiek, labi, tas ir ziemas periodā, kad tikko paliek grūstnes briežu govis, bet tālāk nākošā aktivitāte, kas jau Latvijā ir ļoti aktīva, tā ir ragu lasīšana, kur mēs redzam, ka lielie saimnieki taisni sūdzās par to, ka gani tiek pārauti tieši šajā laikā. Tātad govis ir grūsnes, viņas skrien šajos elektriskos ganos iekšā. Kas būs pēc tam? Varbūt, kad ir pētījumi, bet man informācija nav. Tā kā par to noteikti vajadzētu runāt un domāt, vai šāds radikāls solis vienmēr novedīs pie pareizā risinājuma. Kā arī esam novērojuši dzinēju medību nerīkošanu vai retu rīkošanu. Dzinēju medības ir ļoti saistīts ar tradīcijām un
un viņas ir sarežģītas. Un bieži vien redzam, ka medību klubi izvēlās šīs gaidas medības, bet nerīkojot dzinēju medības, tātad mēs neredzam meža teritorijās tātad šos gan ievainotos, gan slimos dzīvniekus, un kā arī mēs atļaujam koncentrēties viņiem konkrētajā teritorijā. Veicot dzinēju medības, mēs tomēr šos dzīvniekus piespiedu kārtā liekam viņiem pārvietoties, un līdz ar to pazūd šī koncentrēšanās konkrētajā vietā. Kā mēs redzam, runājot par kažogu zvēriem, tirgus, jāsaka, ir ļoti švakrs, un līdz ar to ir ļoti grūti, sevišķi teritorijās ap apdzīvotām vietām, kur mūsu draugs bebrs strādā, ir grūti medniekam prasīt samaksu, jo pretīm mednieks jau nesaņem principā neko. Viņam ir liela izdevuma daļa, tātad, lai šo dzīvnieku notvertu, aizvestu, bet pretīm tātad tā medību produkcija no šī nav kā bija pašos sākumos, kad tika ievests, kad viena bebra āda maksāja tik, cik mežsargs varēja nopelnīt mēneša laikā, tad tagad tā situācija ir savādāk, un šīs produkcijas nav tirgū pieprasītas. Gada sākumā sniedzām skaidrojumus mūsu uzraugošai institūcijai, valsts kontrolei. Tātad jautājumi, protams, bija par medību līgumiem, par to, kā mēs novērtējam šo ieguldījumu. Tāpēc aicinu visus, strādājot pie šiem gan noteikumiem, gan līgumiem, ļoti strikti tātad izvērtēt to izdevumu daļu, ienākumu daļu, un, protams, kas ļoti jau patīk kontrolējušiem iestādēm, tātad atskaites, kas jāiesniedz medniekiem. Nezinu, vai tas patiks medniekiem, protams, ka nē. Es pārliecināts, ka noteikti neviens negrib šīs atskaites rakstīt, bet tātad kontrolējušiem ļoti patīk šis. Tā, strādājot medību koordinācijas komisijā, bieži nākās lielu laiku veltīt, lai saņemtu informāciju par mednieku klubu vai šo teritoriju. Un mans priekšlikums ir atvieglot šo visu, jo medību koordinācijas komisija varbūt ir iespēja pašvaldībai izsniegt šo mednes atļauju ar konkrētajā teritorijā, kur viņi administrē medību klubu platībām, kur varētu redzēt. Un līdz ar to mēs atvieglotu valsts meža dienesta darbu, neprasot informāciju, jo mēs to varētu redzēt. Un turpretī arī daudz operatīvāk rīkoties, saņemot iesniegumu, tad zinot, kurš mednieku klubs, kurā vietā medī, un varētu šo informāciju liederīgi izmantot. Vai normatīvos aktos vai grozījumi? Varbūt, ka nē, varbūt, ka vajag tiešām šīs, bet kā Sniedz teica, jā, tāds autonomās funkcijas var pildīt, tā ka viss izpildīts, nezinu, bet tur ir jāmēģina, variet starp diviem bezdebeņiem un mēģināt, lai koordinācijas komisija var darīt šos darbus, kas saistīti ar medniecību, jo tā ir profesionāla komanda, tur pārstāvēties ir viss nozars, un līdz ar to veidot pašvaldībā vēl kādu institūciju ir ļoti neliederīgi. Paldies par uzmanību. Paldies arī. Patiesībā ir iesūtīts viens jautājums, nezinu, jūs atbildēsiet vai Sniedze. Tur ir jautājums, kas sastāv no vairākām daļām. Es pajautāšu jums tikai vienu, jo uz pārējiem es pats gribu atbildēt ar savu prezentāciju. Tas jautājums ir, kā noteikt maksu par medību platību izmantošanu. Un otrs jautājums, kā Saldus novadā tiek noteikta maksa par medību tiesību nomu par 1 hektāru. Tātad
Saldus novadā maksa nav noteikta. Tātad ir bezmaksas līgumi, un tas ir lielā mērā saistīts ar to, ka atšķirībā no Rīgas mežiem, kad šīs teritorijas ir ļoti mazas, un viņās nav iespējams rīkot izsoli, jo viņas ir kluba teritorijās, un mēs arī esam par to, ja tas ir kluba iekšējā teritorija citam medību formējumam, protams, ka neiznomājam šīs platības. Bet varbūt sniedzēja tāds plašāks skatījums. Man tikai kamēr sniedzēja iet ir viena remarka. Tas gluži nav bezmaksas līgums, jo daļa kā samaksas, ko saņem pašvaldība un vispār medību tiesību īpašnieki, ir tieši tā apsaimniekošana. Proti, samaksa ir, bet viņa nav naudā. Jā, ļoti precīzi. Šis precizējums bija labs. Pašvaldībām jāskatās no situācijas un pilnīgi bezmaksas nebūs nekas, ar to jums jārēķinās, jo ir noteikumi un jāskatās, vai tās ir vienlaidus, vai tās ir sadrumstalotas platības, vai tās jau ir iekļaujošas, vai tur ir ļoti liela interese un ir šī izsole. Tā kā ļoti dažādi, un neskatieties uz vienu un nesakiet, ka blakus pašvaldībai ir jābūt tieši tā. Situācijas ir atšķirīgas un atšķirīgi arī tiks lemts, un ar to esiet gatavi. Viena lieta, ko es nepateicu prezentācijā, skrienot uz priekšu, ko es varbūt izmantošu tagad šo laiku, par izglītošanu. Mums vairākus gadus jau ir meža dienu projekts, kurā mēs rīkojam reģionālos seminārus, pagājušajā gadā arī starptautisku Zviedriju, un šogad arī ir plānoti šie reģionālie semināri. Atšķirīgi mēs skatīsimies pie Rīgas situāciju, kur, protams, mēs sadarbībā ar Rīgas mežiem un ar Pierīgas pašvaldībām veidosim šo dienas kārtību, iekļaujot arī šos nomas jautājumus, un būs arī citos reģionos un kaimiņu valstī. Tā kā mēs turpinām šo izglītošanas tēmu, mums vēl ir piedāvājums sadarboties un partnerībā iet dažādos projektos, lai mēs aktualizētu. Un pirmdien man ir saruna ar valsts kontroli, kura pašvaldībās veic par meža apsaimniekošanu reviziju. Tā kā arī tur parādīsies jaunas lietas. Droši vien, ka būs daudz, kas jāatspēko, zinot jau no iepriekšējām tēmām, par kurām mēs esam diskutējuši. Tā kā jā, tad būs saruna ar jums arī pēc šī ziņojuma.